Ja tu bērnībā biji tas bērns, kas nedrīkstēja, nevarēja, nebija šādas iespējas pieņemt lēmumus par, protams, visvienkāršākajām lietām, ko tu vilksi, kādā krāsā tu gribi džemperīti vai kādus zābaciņus vai vēl kaut ko, to ātri izdarīja pieaugušie, ja? Viņi izlēma visu tavā vietā, lai, tā teikt, mazāk būtu tā ņemšanās tur. Visdrīzāk, tā tev ir arī šodien. Tu nespēj pieņemt lēmumus. Jā, varbūt tas nebūs gluži pa drēbēm, kaut gan arī tur ļoti daudz sievietes sūdzās, ka viņām ir ļoti grūti sakombinēt, vajag obligāti, kā izskatās, kādam ir jāpaprasa. Ja, tad šobaldien tev ir šī problēma pieņemt jebkādus lēmumus, jo redz, kas ir noticis. Tur toreiz bērnībā ir izveidojusies programma, ka tu nedrīkst uzticēties. Tu nedrīksti pieņemt šos lēmumus, jo citi zina labāk. Tie apkārtējie, tie gan zina labāk, un viņi tev pateiks, kā vajag. Tādējādi tu baidies kļūdīties. Kas notiek, ja tu baidies kļūdīties? Kļūdoties, tu ļoti bieži uzej uz kaut kā laba. Ja tu nekļūdies, tu neatrodi neko labu. Tu tātad atņem šo iespēju dzīvot, izvēlēties, jo tā ir tava dzīve, tava izvēle. Ja visi citi izvēlas, ko tu ēdīsi, ko tu vilksi, kur tu dzīvosi pat, ja? Ka tev ir bail pašai izdomāt, kurā pilsētā tu gribētu dzīvot, ja tu prasi kādam citam. Par darbu un karjeru vispār nerunāsim. Tas ir tā kā standarts. Tad iedomājies, tu visu laiku trāpi uz tām neīstajām atbildēm, jo tās ir visu citu vēlēšanās, nevis tavējās. Un pati tu nedzīvo pēc savas sirdsbalsi. Tātad viss ir tas tāds, ok, var dzīvot, vai ne? Bet tas nav pa īstam. Un tad, kad tu pieņem lēmumu, kad tu gribi dzirdēt sevi, kad tu uzticies sev, kaut arī kļūdīsies, dzīvē parādīsies pavisam cita garša, jo tie būs tavi lēmumi. Tās būs tavas kļūdas un tātad pieredzes, un uz šīm pieredzēm tu jau varēsi pieņemt ar vien labākus un foršākus šos lēmumus. Ja tu vēlies sev uzticēties un sākt dzirdēt savu sirds balsi, ne tikai kaut kādā restorānā ēdienu izvēlē, bet arī karjerā, ko tu vēlies pa dzīvi darīt, nāc uz zemapziņas terapiju, es varu tev palīdzēt, noņemot no šīs programmas, kas ir izveidojušās bērnībā, tu spēsi pavisam citā kvalitātē pacelt savu dzīvi, savas dzīves ceļu. Un tas būs tikai un vienīgi tavējais.